Varēja saprast, kas man apkārt ir. Taisos lidot, sasildīties uz vienu siltu zemi, gurdā vientulībā. Lidosta ir vienkārši milzīga un hren var saprast, kur jāiet. Es tā mierīgi viens pats staigāju un skatos. Es meklēju Havajas bus station. Tie ir tāda autobusiņa, kas ved uz noteiktiem rajoniem. Viņi ir bišķi dārgāki nekā metro, bet nav jāperās un jākuļās. Te bija jādara tā. Stambulas lidostā vispirms ir jāiziet sūrā pasu kontroli. Cilvēki vienkārši čupām no visas pasaules gāžās. Nu jā, un tad jāiet tur, kur nav turki, tur, kur ežera nationalities. Nu jā, un tad tu tiec kaut kā ārā. Tagad es skatos, kur tālāk iet. No lidojuma beigām līdz tam, ka es tiku ārā no lidotas, pagāja pusotra stunda. Izējot visas pasas kontrolas. Tātad pirmā ir pasas kontrola, pēc tam ir, tu tiec ārā, tad tu vari savākt bagāžu, ja viņi ir, bet attālumi ir milzīgi jārēķinās, tad, man liekas, ir kaut kādam entām stundām. Tad jālaižās uz leju ar liftu, jāsako visu laiku norādēm un jāskatās, kurš numurs ir tavam autobusiņam, lai tu tiktu līdz kaut kādam rajonam noteiktam. Man ir Taksim rajons un 16. autobus man bija. Tā, jābūt ļoti uzmanīgam. Te tāds beigais hausiņš apkārt. Es esmu beidzot uz tā laukumu, kur man jābūt ir. Aizmugurē kaut kāda smuka mečeta. Taksim laukums šis ir. Te man tad jāmeklē sava iela. Un tas ir melnais tūkstotis apkārt. Neko nevar saprast pagaidām. Te ir tās vecās mājas no seniem laikiem. Pusi izjukuši. Tagad man kaut kur tur augšā ir jāiet. Ļoti, ļoti sarežģīta lokācija, nenormāli. Es faktiski prasu cilvēkiem visu. Viens šofers gribēja man piemānīt. Viņš saka, jā, jums tur jau iet 20 minūtes, kā jums zoja. Kā tad? Normāli cilvēki jau pasaka. Viņiem nav nekur iela nosaukumi. Ļoti reti, kur tie redzami. Tad esmu beidzot klāt 3 ābolu apartamenti. Te